ir divi jaunie talanti jau trenējās Grobiņā, jo viņas, kā saka, vecāki, nogādāt viņus līdz Grobiņai, un viņiem tāda iespēja tiek dot. Un, ja mums pašiem nebūs savas grupas tādas, mēs vienkārši, mums nebūs arī savu talantu, un tālāk nebūs arī, kas mūsu aizpūtas novada godu aizstāv. Tagad mums ir atkal nodibināts sadarbība ar lietuviešiem, tiek izstrādāts jauns nolikums, notiks sacensības, un arī vasarā ir doma, ir izvest pārups jau pa Mītavas kausu vienu posmu, izvest aizpatē. Un tādā posmā piedalās parasti 33 komandas. Tas ir nocot izlasīts. Tā kā viss vēl notiekās, un domā, vienīgais jautājums mums parasti paliek, ka mums ir tā bāzīte ir Cirvā. Viņa ir pietiekami labi, ja? Bet mums ir tā problēma transports, vienkārši, lai tos jauniešus bērnus nogādātu līdz Cirvai. Tas ir tā lielākā sākums. Pārējais jautājums viss varētu sakārtot. Es domāju, ka arī Žanis iesaistīsies jauno talantu meklēšanā un viss notiksies. Tā kā domāju, futbols nenomies. Mēs taču novadīsies.